Labi, tad nākošais jautājums. Es tā pajokošu tagad. Kas notiek Mārupē vispār? Ļoti plašs jautājums. Es domāju, sāksim varbūt ar kopējo situāciju, cik viņa ir laba vai cik viņa nav laba. Ko jūs domājat mainīt, ja nāksat vispār? Un pēc tam parunāsim arī par to, kas nāks jūsu sarakstā. Nē, ja es runāšu atkal, tas skanēs droši vien politiski, jo attiecīgi, manuprāt, jāmaina ir ļoti daudz, un ne tikai Mārupas novadā, bet vispār globāli valstī, jo mēs jūtam, teiksim, kādā politiskā līmenī vai saimniekošanas līmenī, gribētu teikt tāpat tupi klausot Eiropas instrukcijas, mēs esam nonākuši, ka mēs bieži vien tā kā neredzīgie vai kurlie virzamies tālāk uz priekšu tikai tāpēc, kad ir dota Eiropas nauda un nesaprotam, vai tas ir saimnieciski vai liederīgi vai pareizi. Un līdz ar to sekas ir visā Latvijā, un Mārupas novads nav izņēmums. Es kā piemēru varu minēt, tur mērķis, patās mums pēc 2 dienām jālēm, pēc dienas, starp citu jālēm domas sēdē par Eiropas naudas finansējumu, lai remontētu policijas ēku, kurai pirms 5-6 gadiem ir veikts remonts. Un, lai jūs saprastu, ēka 700 kvadrātmetri, kopējā naudas summa 1,6–1,8 miljonu paredzētu guldīt iekšā. Bet 5-6 gadu atpakaļ tas jau diezgan svaigs remonts. Par to ir stāsts, ka kādam jābūt atbildīgam par to, kas notika pirms 5-6, kad remontēja. Kad jūs vēl nebijāt tur, ja? Mēs bijām, bet tas process notiek pirmām kārtām. Mēs esam opozīcija, otrām kārtām procesu gatavo šobrīd izpildu institūcija, jo pēdējā brīdī mums ir jāapgūst Eiropas līdzekļi. Mēs nevaram garām iespēju. Mēs iegūsim iespēju, tā teikt, kaut ko izdarīt, pašvaldības līdzmaksājums. Un tad pie viena deputāta kunga vajadzētu arī jumtu nomainīt. Un kopā tas veido pašvaldības līdzmaksājumu 320 000 vismaz, kas varbūt pieaugs. Un no Eiropas vēl 1,5 miljonu. Jautājums par liederību. Vienalga, vai Eiropa dod vai nedod. Un nedod Dievs, tā nauda būs jādod kādreiz. Un vai nevar saimnieciskāk citādāk to naudu ieguldīt pavisam jaunā ēkā, tā teikt, Karpeļlaukā, vai ne? Tas ir tās lietas, ko es runāju, Oļegs runā, atbalsta un nevienmēr mūs dzird un grib dzirdēt. Jā, droši vien, ka var piemetināt skaidrs, ka ir daudz labas lietas izdarītas un droši vien gan Andra tajā 3 termiņa laikā, gan arī šeit mūsu tajā pēdējā termiņā, jo tas pēdējais termiņš tomēr vispār arī saistījās gan ar Covid, gan ar visādām citām lietām, un mēs, man liekas, to gana veiksmīgi esam pārvarējuši. Šogad arī tā opozīcija bija tāda, lielāks droši vien iespējas uz pozīciju arī kaut kur bija, un varbūt tā opozīcijas arī aktivitāte deva kaut kādas augļus. Es domāju, pilnīgi noteikti deva augļus. Es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī redzam to turpinājumu, kāpēc mēs arī gribam atkal būt te, nevis vienkārši atmest ar roku un teikt, apnīts šitas ir, jā, tā kā, darīt ir ko daudz, noteikti runāsim šajos arī raidījumos par to, ko un kā mēs to redzam. No vienas puses atrasties opozīcijai, tā ir ļoti izdevīga lieta. Ļoti. Tāpēc, ka tu vari kritizēt, tu vari dejebko tu vari runāt, kas ir vērsts uz esošiem lēmumu pieņemošiem cilvēkiem, kas kaut ko nepareizi dara. Un tev vienmēr ir, teiksim, tas pozitīvais fleurs, kas tev nāk līdzi. Jā, viņš pareizi pateica, jā, viņš to kritizē. Un problēma sākās tad, kad jūs nonākat, teiksim, pie teikšanas. Ja? Un te man ir jautājums, kas jūs esat tas pa spēku, kas tagad nāks grib teiksim, mainīt Mārupi uz labo pusi, un kas grib nākt pie teikšanas? Mēs esam Nacionālā apvienība, mēs esam saknēs, sirdī, dvēselē, latvieši. Tas varbūt ir skaļi teikts, nemeklēsim vecmāmiņu uzvārdus un vectētiņu uzvārdus, bet, ja mēs runājam skaidrā latviešu valodā un esam šeit un esam Tēvzemes patrioti, tas vien daudz ko nozīmē. Un mēs esam par pamatvērtībām, tradīcijām, tas ir laulība, ģimene, visas pārējās, kas bija Eiropā modernas, pavisam nesenā vēsturē vērtības mums nav pieņemams. Un tieši tāpat arī par saimniekošanu
un goda vārdu vai cieņu, tas man ir tādas augstās prioritātes, un es teiktu tā, es daļai piekrītu, jā, opozicionāram ir vieglāk, opozicionārs saņem arī mazāku algu reizes 5, ja? Bet opozicionāra ieteikumu būtu arī uzklausot, būtu vieglāk pozīcijai strādāt. Un mēs, Oļegs man varbūt paturpināt, kā mēs iesākām pirms nepilniem 4 gadiem ar kolēģiem, ar Aivaru komandu, vai ne? Kad mēs pozīciju, tā teikt, nolīdzinājām, man liekas, gada laikā, ka viņi bija mēmi, viņi joprojām nerunā. Jā, nu tas nozīmē, ka jūs ņem vērā tomēr, ja? Es domāju noteikti, un mēs pat laikam pēdējā laikā esam runājuši, ka tas tāds, līdz šim varbūt šis tāds tagad jau atkal ir vēlēšana laiks, bet tāds, pēdējā gada varbūt sākums bija tāds, beidzot tas process īstenībā varbūt aizgāja tā savstarpēji vairāk nedaudz sadarbojoties, ja, joprojām, protams, bija jautājumi, kuros mēs esam vienās domās, citi ir citās domās, bet tas sākums bija tāds, priekš manis, es saku, Andris jau, viņš jau tas jau bija 3. termiņš viņam, un viņš jau tam bija, laikam, pie tā bija pieredze, un priekš manis tas bija tāds, tāds savāds laiks, tas pirmais 1,5–2 gadi bija tādi, ka man likās, ko es tā kā, Ko tu dari? Kur ir darbs? Kas notiek? Kur ir tas darbs? Kur ir tā mana balss, ko es varu, kur es varu kaut ko pateikt skaļāk un kas tiek sadzirdēti? Ja? Jo bieži vien bija tā, ka saka, viena puse neceļ rokas, otra puse ceļ vai arī otrādi. Un man atkal kā sportistam bija daudz nepatīkami, bija kaut kādi varbūt tādi mīkšķaulīgi lēmumi, kaut kur tāda aizmuguriskas tādas runas un kaut kādi citādi lēmumi. Es saku, arī tie cilvēki ir pamainījušies, kas tos lēmumus nedaudz pieņēma, ja? Bet vai viņi pamainījušies tā dziļumā riktīgi, es nezinu. Es pat gribētu papildināt, kad ir paralēli tam gandarījums, kad ir lietas, ko es esmu ieteicis kā opozicionārs pirms 10–12 gadiem, kur bijušais mērs šogad, pagājuši gadu ar tiem pašiem vārdiem runā. Un es saku, Mārtiņ, man 10 gadus vajadzēja. Jā, Andri, tev taisnība. Un tas ir zināmā mērā gandarījums arī manam darbam. Es domāju, ka tā ir pievienotā vērtība, kaut vai sagaidot, kad pieredzes bagāti iekšējie novada politiķi sadzird tevi pēc 10 gadiem. Tas nemaz nav tik daudz vēsturiskā, teiksim, kontekstā, ne? 10 gadi, kas tas ir? Tas vēsturiskā droši vien, jā, Napoleons pusgos mūžs. Ja vien tā nebūtu spītība pirms tam nedzirdēt, vai ambīcijas politiskās atkal viņa ideja vai viņa mērķis, un Dievs viņu pamanīs labāk. Kur te tu redzēji politiķi bez ambīcijām un bez lielā ego? Tas mums ir izteikts diezgan izteikti un bieži par visādiem jautājumiem. Man tagad ir jautājums Oļegam. Oļeg, tu esi titulēts sportists. Jā, biju. Kas tev trūka? Lai sēdētu mierīgi mājās, tur ar ģimeni, ar bērniem, nodarboties ar sportu. Tu taču bērnus māci spēlēt hokeju. Tu taču esi labs treneris arī. Jā, kas tev pietrūka? Jā, man bija tā, ka man vienmēr dzīvē patīk tādi izaicinājumi, un man vienmēr dzīvē patīk arī vēl darīt kaut ko blakus sportam, jo man liekas, tas tā kā, tev tādu paplašina tavu redzesloku, un noteikti tas, ka es biju dzīvojis Mārupē jau, pirms tam jau tos 10 bišķi vairāk gadus, un Andris arī uzrunāja. Es aizdomājos par to, ka man tas būtu interesanti, un man kaut kā, es esmu tas cilvēks, laikam, kas mēģina pateikt jā, nevis visu laiku domā par to, kā pareizāk pateikt nē. Un man bija, es dzīvoju tajā vidē, es gribēju uzzināt, kā tas viss notiek, kur ne jau tā, ka kur paliek nauda, jā, bet ko var darīt, teiksim, tādu pagastu vai novadu, lai vienalga pilsētas labā. Labi, tas tā it kā baigi skan varbūt tās, bet tā tas vienkārši ir. Jā, tieši tā kā tu saki, man jau es tur aizgāju dēļ kaut kādas tās deputāta algas, ja, kur, man liekas, sākotnēji vispār bija gan smieklīgi, tur 5 eiro stundā, man liekas, pa darbu kaut kas tam līdzīgs, ja tur tā kā rakstījām atstaicis. Jā, tā kā, tas arī. Stipendija. Jā, lai kā tas būtu, nav tā, ka tur baigā. Ceļa nauda sanāca. Benzīnam sanāca. Līdz domai.